Sveiki, mans vārds ir Ivo. Esmu instruktors ar 25 gadu stāžu. Vēlos jums iemācīt regulēt sēdekli, lai varētu skaisti strādāt ar pedāļiem. Sēdeklis tiek regulēts attiecībā pret sajūga pedāli. Regulēšanās notiek sekojoši. Mēs iespiežam sajūga grīdā, un mūsu pēda atrodas paralēli grīdai. Pats papēdis aiziet 40 grādi pa labi zem stūres, un šādā veidā mēs laižam vaļā sajūgu. Pēda potītē nestrādā, bet pats ceļgals iet paralēli stūrei kreiso durvju virzienā. Sajūgu mēs laižam vaļā tikai ar ceļgalu. Ko mēs šajā gadījumā redzam? Redzam, ka es sēžu stipri pa tālu un man ir jāstiepjas. Tātad regulēšanās notiek sekojoši. Mēs atlaižam sajūgu. Ar sēdekļa palīdzību mēs piebraucam cilvēku pie sajūga pedāļa, iespiežam vēlreiz sajūgu grīdā, un mēs redzam, ka mums zem kreisā kājas ceļgala ir 120 grādi. Tas nozīmē, ka sēdeklis ir noregulēts pareizi. Tad, kad mēs esam noregulējuši sēdekli, nākamo mēs darām, mēs regulējam atzveltni. Atzveltne tiek regulēta attiecībā pret stūri. To mēs darām sekojošā veidā. Mēs uzliekam rokas uz stūres uz 9 un 3. Un ko mēs šajā gadījumā redzam? Ka man ir pārāk plats leņķis. Lai būtu pareizi noregulēt atzveltni, mums elkonī vajag dabūt 100 grādu leņķi. Tātad mēs regulējam aizmugurē, paceļam atzveltni uz augšu un pārbaudam vēlreiz. Arī šajā gadījumā mēs redzam, ka atzveltni joprojām ir pa tālu. Tātad pieregulējam vēl līdz brīdim, kamēr starp stūri un elkoni ir 100 grādu leņķis. Šajā gadījumā mēs redzam, ka viss ir noregulēts arī pareizi. Tad, kad mēs esam noregulējuši sēdekli, tad, kad mēs esam noregulējuši atzveltni, nākamais, ko mēs regulējam, tas ir aizmugurējās skata spoguļus. Aizmugurējās skata spoguļos pareizi noregulēts tas notiek sekojošā veidā. Mēs skaisti ar taustiņu durvīs ieregulējam tuvākajā apakšējā stūrī priekšējo durvju rokturi. Jo tas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu skaisti ieturēt gabarītus. Lai mēs zinātu, vai mums ir pareizs stāvoklis uz brauktuvs, kā šajā gadījumā mums ir noregulēts rokturs tuvākajā apakšējā stūrī, un tad, kad mēs braucam pa ceļu, mēs uzliekam kreiso durvju rokturi uz apmales. Tad ir mums tāda distance starp automobīli un apmali, tik maza distance, lai mums garām netiek velosipēds. Bet mēs arī paši, lai neuztriecamies uz apmales. Tieši tāpat tiek regulēts arī labais spogulis, un tieši tāpat tiek arī ieturēti gabarīti intervāli ar labo apmali, uzliekot labo durvju rokturi uz apmales. Šādi notiek regulēšanās mehāniskajām mašīnām ar mehānisko kārbu, lai varētu skaisti, ērti justies pie stūres un droši vadīt automobili. Tas ir gan droši, gan arī akadēmiski pareizi.